Kalistēnika iesācējiem – iesildīšanās. Iesildīšanās ir ķermeņa sagatavošanas slodzē, un no traumu mazināšanas skatu punkta tā ir pati svarīgākā treniņa daļa. To darot, tu burtiski uzsildi savus muskuļus un aizstāvus, kas palielina to elastību un samazina plīsuma risku, kā arī pamodina savu nervu sistēmu spēka ģenerēšanai. Tāpat kā tev nevajadzētu dot pilnu gāzi augstam dzinējam, tev nevajadzētu trenēties ar augstu ķermeni. Sliktas lietas var notikt. Ok, tātad kā pareizi iesildīties? Vai pietiek ar paskriešanu un pastiepšanos? Nē. Lai iesildītos, to vajag veikt specifisku iesildīšanos. Un kā tā izskatās? Tieši tāpat kā vingrinājums, kuram tu iesildies. Tikai ar mazāku intensitāti, vieglāk progresīvais svaru un ļoti tālu no atteicis. Atšķirībā no vispārējiem iesildīšanās vingrinājumiem, kas iesilda visu ķermeni, šādi iesildīs tieši tās struktūras, kuras tev nepieciešams iesildīt vingrinājumu izpildē. Katram no kalistēnikas pamata vingrinājumiem tu var atrast vieglākas progresijas šī mini seriāla 3. epizodē. Tāpēc noteikti noskaties to, lai zinātu, ar kādiem vingrinājumiem tu vari iesildīties. Lai iedotu tev piemēru, teiksim, ka pirmais treniņa darba piegājiens ir 10 atspiedieni. Pirmais iesildīšanās piegājiens būtu 10 atspiedienus paaugstināts virsmas vēdera līmenī. Otrais iesildīšanās piegājiens būtu 5 atspiedienus paaugstināts virsmas ceļu līmenī. Un trešais iesildīšanās piegājiens būtu 3 atspiedieni uz zemes. Kā redzi, ar katru iesildīšanās piegājienu intensitāte tiek palielināta, lai pakāpeniski sagatavotu tavu ķermeni slodzē. Ja pēc atspiedieniem tu veiksi vēl kādu spiešanas vingrinājumu, tad tu veiksi tikai vienu iesildīšanās piegājienu pirms tā, jo tavu spiešanas muskuļi jau ir gatavi slodzē. Bet katras muskuļu grupas pirmajam vingrinājumam vajag veikt vismaz 2 iesildīšanās piegājienus, kā jau tev tikko nodemonstrēju. Un tagad ieklausies ļoti kārtīgi. Katram iesildīšanās atkārtojumam vajag tikt izpildītam ar perfektu tehniku. Jā, es zinu, ka iesildīties ir ļoti garlaicīgi un tu gribi ātrāk sākt trenēties. Bet iesildoties ar pareizu tehniku, tu nodrošini, ka turpmākajos darba piegājienos tava tehnika būs tik laba, cik vien iespējams. Jo iesildoties mēs ne tikai uzsildam ķermeni, bet arī pieradinam to pie pareizas tehnikas. Ja šis video tev noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam un tiekamies nākamreiz uz sarunu par atpūtas starp piegājieniem. Čau!